Pamieris starp ASV un Irānu ir beidzies. Tieši šobrīd Irāna uzbrūk apvienotajiem Arābu Emirātiem ar balistiskajām spārnotajām raķetēm un bezpilota lidaparātiem. ASV nogremdēja 6 Irānas skuters un Hormuzas šaurumā notiek kaujas. Pentagons paziņoja par jaunu kara fāzi tuvajos austrumos pēc tam, kad pirmdien ASV un Irāna apmainījās triecieniem, bet apvienotie Arābu Emirāti apsūdzēja Teherānu raķešu uzbrukuma atsākšanā. Tomēr ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets sacīja, ka Vašingtonas mērķis ir aizsargāt kuģošanu no Irānas agresijas. Un kā amerikāņu operācija Projekts Brīvība, kas tiek veikta Ormuzas šaurumā, kur ASV jūras spēki izved kuģus no Persijas līča, ir pagaidu rakstura. Tādējādi viņš mēģināja mazināt spriedzi, jo pašreizējie notikumi nozīmē patiesi jaunu eskalāciju. Tajā pašā laikā Baltijā namā valda apjukums, jo saskaņā ar ASV izlūkdienestu datiem triecieni pa Irānu pēdējo 2 mēnešu laikā nekādā veidā nav mainījuši laiku, kas nepieciešams Teherānai, lai izveidotu kodolieročus. Tas nozīmē, ka Irānas kodolobjekti nav cietuši patiesi kritiskus bojājumus. Mani sauc Aleksis Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonēt kanālu, uzspēriet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkādu savu komentāru zem video. Tas ir ļoti svarīgi satura popularizēšanai YouTube, un es jums būšu par to pateicīgs. Turklāt abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News, saidos to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam aktuālākās ziņas tiklīdz tās saņemam. Tātad sāku ar jaunākajām ziņām, jo īpaši šobrīd tiek ziņots, ka apvienotie Arābu Emirāti ir Irānas uzbrukuma mērķis. Irāna atkal palaida balistiskās raķetes, spārnotās raķetes un bezpilota lidaparātus. Šajā kontekstā ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets paziņoja, ka Vašingtonas mērķis ir aizsargāt kuģošanu no Irānas agresijas Ormuzas šaurumā. Vēlos atzīmēt, ka tur pašlaik notiek operācija, kad Amerikas Savienoto Valstu kara flotai jāpalīdz komerciālajiem kuģiem un tankuģiem iziet no Persijas līča, šķērsojot Ormuzas šaurumu, kur Irāna tomēr uzbrūk garām braucošajiem kuģiem. Lūk, Pīts Heksets apgalvo, ka šī operācija nekādā veidā nav saistīta ar plašu mēroga militāro operāciju Episkās dusmas un ir pagaidu rakstura. Pentagona vadītājs arī piebilda, ka ASV pamieris ar Irānu joprojām ir spēkā, tomēr Teherānai jārīkojas saprātīgi. Taču realitātē notiek, protams, kas pavisam cits. Pēc vairākām pamiera nedēļām karš tuvajos austrumos var atkal uzliesmot ar pilnu spēku. Apvienotie Arābu Emirāti ziņo par uzbrukumiem no Irānas puses, turklāt zem trieciena nonācis arī Omāna, kas it kā bija uzsācis noteikti tuvināšanos ar Irānu. Ormuzas šaurumā acīm redzot no rīta notika intensīvas sadursmes starp ASV armiju un Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusu. Pēc amerikāņu admirāļa Breda Kūpera teiktā, amerikāņi apšaudīja un nogremdēja 6 Islāma revolūcijas sargu korpusa mazās laivas. Helikopteri iznīcināja šos kuģus pēc tam, kad tie ar raķetēm un droniem uzbruka kuģiem, kas atradās ASV aizsardzībā. Interesanti, ka Baltijā namā šobrīd izvairās atbildēt uz jautājumu, vai tas viss nozīmē, ka pamieris starp ASV un Irānu ir beidzies. Admirālis Breds Kūpers šodien paziņoja, citēju, es nevēlos precizēt, vai pamieris ir beidzies vai nē. Mums ir svarīgi, ka mēs rīkojamies tikai kā aizsardzības spēks un nodrošinām tirdzniecības kuģošanas aizsardzību. Чтобы суда могли покинуть Персидский залив. ASV prezidents Donalds Trumps arī neatbildēja uz jautājumu, vai pamieris starp ASV un Irānu joprojām ir spēkā. Uz žurnālista Hugh Hewita jautājumu, vai uguns pārtraukšana ir beidzies, Trumps reaģēja izvairīgi un teica, citēju, es jums to nevaru pateikt. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka iepriekš tas pats Trumps intervijā Fox News piedraudēja Irānai ar stingriem atbildes pasākumiem gadījumā, ja tiktu uzbrukts amerikāņu kuģiem Ormuzas šaurumā vai Persijas līcī. Vēlāk viņš paziņoja, ka karš ar Irānu militārajā ziņā lielākoties ir beidzies, taču uzbrukumi jau ir notikuši. Un te paskaidrošu kontekstu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja par iniciatīvu atjaunot komerciālo kuģu kustību caur Ormuzas šaurumu sākot no pirmdienas rīta, bet Irāna piedraudēja atklāt uguni uz kuģiem, kas nekoordinēs savas darbības.
Un tajā pašā pirmdienā ASV centrālās pavēlniecības komandieris admirālis Brets Kūpers atzina, ka Irāna tiešām palaida spārnotās raķetes pret ASV jūras spēku kuģiem un dronus pret komerciālajiem kuģiem. Atbildot uz to pēc Kūpera teiktā, amerikāņu spēki, tostarp ar militāro helikopteru palīdzību, iznīcinās 6 Irānas mazizmēra laivas. Uzreiz pēc tam Trumps apšaudīja Dienvidkorejas kravas kuģi. Konkrēti viņš paziņoja, citēju, izņemot Dienvidkorejas kuģi pašlaik nav reģistrēti nekādi bojājumi kuģiem, kas šķērso šaurumu. Jau otrdien ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets aicināja Dienvidkoreju pievienoties militārajai misijai pret Irānu. Turklāt pašlaik ir zināms, ka Irāna arī ir veikusi daudzus raķešu un dronu uzbrukumus apvienotajiem Emirātiem un to piekrastei. Emirātos pēdējo diennakti tika izsludināts vismaz 4 raķešu trauksmes, neskaitot to, kas notiek pēdējās minūtēs. Irānas drons trāpīja naftas objektam Fudžērā, kas ir svarīgs cauruļvadu mezgls, kas ļauj eksportēt naftu, apejot Ormuza šaurumu. Pārējās raķetes tika pārtvertas ar Izraēlas sistēmas dzelzs kupols palīdzību, kas tika pārvest uz Emirātiem kara sākumā. Omāna arī ziņoja par uzbrukumiem Buhā pie Ormuza šauruma, kur tika trāpīts dzīvojamai mājai. Kāpēc Irāna uzbruka Omānai, vispār nav saprotams. Irānas bruņoto spēku paziņojumā teikts, ka ASV agresīvās darbības tikai pasliktina pašreizējo situāciju un apdraudēs kuģu drošību Persijas līcī. Bet atzīmēšu, ka līdz ar militāro operāciju ASV cenšas arī iegūt apvienoto nāciju organizācijas atbalstu, lai atņemtu Irānai Hormuza šaurumu. ASV ir iesniegušas jaunu ANO drošības padomes rezolūciju, kas nosoda Irānas jūras mīnu izvietošanu un maksas iekasēšanas punktu izveidi Hormuza šaurumā. Ideja ir sniegt citām valstīm diplomātisku atbalstu šauruma atmīnēšanai un tā atvēršanai kuģošanai. Tiek uzskatīts, ka ir valstis, kas ir gatavas pievienoties ASV operācijai, taču tām ir nepieciešams kāds startautisks attaisnojums vai mandāts. ANO drošības padomes mandāts šādas operācijas īstenošanai, ko starp citu ASV pašlaik arī cenšas panākt ANO. Iegūt kādu ANO mandātu militārai operācijai, lai atbloķētu Hormuza šaurumu. Pirmkārt, tas ir nepieciešams Persijas līča valstīm. Bet interesanti, ka kā partneri, kuri gaida šādu atļauju no ANO drošības padomes, tiek minēta Vācija un Skandināvijas valstis. Un uz šī fona parādījās neiepriecinoša ziņa Donaldam Trumpam. Saskaņā ar ASV izlūkdienestu datiem triecieni pret Irānu pēdējo 2 mēnešu laikā nekādā veidā nav mainījuši laiku, kas nepieciešams Teherānai, lai izveidotu kodolieročus. Atgādināšu, ka ASV izlūkdienesta vēl pirms 12 dienu kara sākuma 2025. gada jūnijā nonāca pie secinājuma, ka Irāna visticamāk spēs saražot pietiekamu daudzumu ieroču kvalitātes urāna, чтобы примерно за 3-6 месяцев izgatavojot kodolieročus. Pēc šī kara pagājušā gada jūnijā, kura laikā ASV veica triecienus kodolobjektiem Natanzā, Fordu un Isfahānā, amerikāņu izlūkdienests uzskatīja, ka kodolbumbas izveides termiņš tika atlikts aptuveni par 9–12 mēnešiem. Tomēr tagad, jau pēc jaunā kara 2026. gadā, izlūkdienests uzskata, ka kodolieroču izveides periods nav mainījies. Tātad joprojām paliek tie paši 9–12 mēneši. Tas pierāda, ka jaunais karš nekādā veidā nav ietekmējis tieši kodolprogrammu, un tāpēc jautājums par kodola rezervju izvešanu joprojām ir ļoti aktuāls. Lai gan Irāna sarunās cenšas atlikt pat šī kodola jautājuma apspriešanu uz vēlāku laiku. Šeit likšu daudz punktu. Jūsu viedokli un secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, būšu pateicīgs par to. To var izdarīt ar jebkuru ziedojumu vai macas sponsoru abonētu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā vai ar QR kodu uz jūsu ekrāniem. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!